Labrīt visiem, kuri mūs skatās, kuri mūs spēlē un kuriem raidījums Super Bingo jau daudzus gadus ir svētdienas rītu brokastu tradīcija. Dārgie draugi, sveiciens jums no pozitīvās, vērtīgās Super Bingo studijas. Piekritīsiet, ka vasara tik tiešām ir svinību laiks. Kāds iestūrē laulības ostā? Ants, sveiciens tev un Ārim ar šo burvīgo notikumu. Visa Super Bingo komandas vārdā tiešām vēlam jums ilgi un laimīgi. Vasaras laikā, protams, daudziem ir jubilejs. Kāds satiek cenu neredzētus cilvēkus un, ziniet, Latvijas Loto ir parūpējies par trāpīgām, īpašām un vērtīgām momentu dāvanām, proti momentu loteriju biļetēm. Labrīt, paldies vēlreiz par sveicieniem. Un jā, arī mēs šeit katru svētdienu piedzīvojam priecīgus brīžus, jo veiksme iepriecina Super Bingo dalībniekus. Un pagājušajā nedēļā tādi bija vairāki. Jaunajā papildspēlē Super Bingo atvaļinājums. Pirmajā izlozē 10 000 eiro laimēja Vilnis Bruņinieks no Anguras. Savukārt Sanita Rubena no Mādonas aizglītajā raidījumā varēs baudīt savu burvīgo krāšņo vasaru, braucot jaunā automašīnā Škoda Kamiq, kuru viņa laimēja uzgrožot uz lielā laimes rata. Bet Latvijas Loto loterijas nav tikai iespēja iegūt vērtīgus laimestus un spēlēt prieku. Tā ir iespēja kļūt par daļu no kaut kā lielāka un palīdzēt labām lietām notikt. Tieši tā, jo jau 3. gadu desmitu valsts loterija Latvijas Loto iestājas par labām pārmaiņām gan cilvēku, gan sabiedrības dzīvēs kopumā. Gan ar loterijām, laimestiem, sabiedriskā labuma loterijām, labo mērķu programmu, kā arī iemaksām valsts un pašvaldību budžetos. Bet tagad gan laiks paziņot, ka Super Bingo lielais uzkrājums šodien ir 212 000, un tas tiks izspēlēts līdz 41. robežbumbiņai. Un neaizmirstam par iespēju tikt pie savas sapņu mājas, ja vien jūsu laimīgajām un laimētajā biļetē būs atzīme par dalību papildspēlēs gan Jokers, gan arī Jokers 7. Bet tagad sāksim kā ierasts ar Lototronu un pirmajām 10 bumbiņām. Un tā tad iknedēļas skaitļa loterijas Super Bingo izloze ir sākusies. Aiziet veiksmi no studijas visiem dalībniekiem. 41. Skaitlis 41. Tieši 41. ir arī robežbumbiņa, kas ir atbildīga par 212 000 eiro lielo Super Bingo uzkrājumu. 4. Otrs skaitlis izkrīt uz bumbiņas 4. Dodamies tālāk. 59. Skaitlis 59. Kā jau ierasts, Lototrona izlozes ir sadalītas 4 kārtās. 46. Pirmajā kārtā 10 bumbiņas, otrajā kārtā 10 bumbiņas, trešajā kārtā 10 bumbiņas, noslēdzošajā kārtā 56. Cik bumbiņas būs nepieciešamas, ja vēl būsim spēlē par Super Bingo vai arī spēlē par Bingo? 49. Starp citu, brīdī, kad tiek filmēts TV šovs Super Bingo 69. un kad arī notiek skaitļa loterijas Super Bingo izloze, mēs vēl nezinām, 33. kāds būs rezultāts pasaules kausa spēlē ceturtdaļfinālā 11. starp Norvēģiju un Angliju. Protams, ka ir norvēģu līdzjutēji, protams, ka ir angļu līdzjutēji, bet kāpēc es uzdodu šo jautājumu? 48. Par to es jums pastāstīšu nākamajā izlozes kārtā, bet šobrīd ir atminēti 8 skaitļi. Katras komandas bankā izlozes sākumā, kā vienmēr, ir ieskaitīti 300 eiro. Katram no klātesošajiem auditorijas spēļu dalībniekiem katrā komandā ir tikai 2 iespējas. Vai nu jūsu kārtas numurs kādā no atlases spēlēm tiks izlozēts, vai nu netiks izlozēts. Varbūt, ka vēl finālā tiksiet pielozēti. Bet tie, kuru kārtas numuri raidījuma gaitā netiks izlozēti, sadalīs savā starpā iekrāto komandas banku. Tā kā pie laimestiem tiks pilnīgi visi. Sākam! Nu tad tā. Pirmajā atlases spēlē šajā rītā piedalīsies katras komandas dalībnieks ar kārtas numuru 2. Kā pirmo aicinām savu izvēli veikt Agri Upīti no Jūrmalās. Agra ģimenes tradīcija ir spēlēt un skatīties Super Bingo pārraides, un viņš saka, ka ar laimesta notērēšanu problēmu nebūs. Galvenais tagad, lai tā problēma jums rastos. Nus. 300 eiro šajā rītā jūsu laimes lielā komanda. Jūsu bankā jau ir 400 eiro, jo 100 tagad nāk klāt. Paldies, paldies, jūs varat doties savu vietu, sagaidīsim nākamo dalībnieci. Un tā ir Daiga Ūdre no Alūksnes. Viņas hobija ir sēņošana, ogošana un krustvārdu mīklu minēšana. Un jums ļoti piestāv rozā krāsa.
Tā, divas iespējas uzspēlēt multiaugļu spēli. Viena iespēja laimēt 400. Ko jūs izvēlaties? Jūs izvēlaties uzspēlēt multiaugļu spēli. Apsveicam! Varat doties gatavoties spēlē. Tagad paskatīsimies, vai jūsu oponents būs pretinieks vai pretiniecei. Sagaidām nākamo dalībnieci. Un tā ir Iveta Veinberga no Dobeles. Viņai ļoti patīk ap sevi iekārtot skaistu vidi. Un šodien studijā viņa ir jau 5. reizi. Ar to mēs jūs arī apsveicam. Un tagad skatīsimies, ar ko mēs jūs apsveiksim. Kā multiaugļu spēles otru dalībnieci vai ar 400 eiro. Viss būs labi. Protams, ka būs labi. Jebkurā gadījumā ir super labi. Jūs spēlēsiet multiaugļu spēli. Divas dalībnieces mums ir noskaidrotas un ar 400 šajā te pirmajā atlases spēlē mēs sveicam Ance. Mēs sveiksim Agri Matīsu no Kuldīgas novada. Viņš studijā ir jau 8. reizi. Ko apsveic, un šī reize ir vainagojusies. Patiesībā jums izvēles tiesības nebija. Zaļās komandas izlozētajiem dalībniekiem atlases spēlē izvēles tiesības nav. Ko atstāja? Tas arī ir 400 eiro. Un zaļā komanda tiek papildināta par 200. Paldies, apsveicu ar laimes. Un šobrīd skatīsimies, ar kādiem multiaugļu simboliem abas burvīgās dalībnieces piedalīsies pirmajā auditorijas spēlē. Uzsākot multiaugļu spēli, pirmais uzdevums ir izvēlēties savu simbolu. Starp citu, jūs zināt, kādi šeit ir simboli? Labi, sākšu to. Kādi ir jūsu mīļākie augļi? Zemeni. Un jums? Kivi. Tur ir. Tur ir. Tātad jūs zināt spēles noteikumus un skatāmies. Vai šis ir nozīmīgs lēmums? Nezinu, bet katrā ziņā ar šo ir jāsāk. Sākam skatīties. Tātad jūs meklējat vīnogas un mēs arbūzus. Arī mīļa augļi. Jā, tieši tā. Jā. Ko, Daiga, jūs esat šajā rītā pirmā multiaugļu spēles dalībniece un aicināšu jūs atvērt vienu no laukumiem. Un mēs spēli sākam ar vīnogu, kas nozīmē, ka tie ir 500 eiro. Iveta, rādiet klasi. Un tiek atvērts. Kivi. Kivi mums ir neitrālais simbols. 150 eiro. Ko, Daiga, jūsu otrais gājiens? Meklējam vēl kādu vīnogu, bet atrodam arbūzu. Un tas šajā rītā ir pretinieka simbols, kas nozīmē 1000 eiro. Tātad 1500. Jums labi 2 gājieni, nelieksim to. Iveta, tagad gan. Metamies iekšā spēlē, es pat nezinu, kas būtu labāk. Kas būs, tas būs. Skatīsimies, kāds laimes. Ir atkal viens neitrālais simbols mellene. Pēc 2 gājieniem 300 eiro. Daiga, pēdējais gājiens. Un tā ir zemene, kas ir jūsu mīļākais auglis, bet tas ir neitrālais simbols. Tātad 150 eiro kopā 1650 eiro. Tas nekas. Nē. Par otro vietu vēl. Man gribētos ejam vīnogulājos iekšā. Jā, tur būs vērtīgākais laimes 1000 klāt. Tad ejam uz to pusi. Paskatāmies, kas tur notiek. Ir arbūziņš. Jūs ejais? Jā. 500 klāt un tā tad 800 par otro vietu šajā rītā. Super. Toties, cik daudz arbūzu sanāks. Jā. Paldies par spēli. Paldies. Sarkanie, sagaidiet savējo. Otrās vietas ieguvēja jūsu komandas bankā plus 300 eiro. Daiga, pirmā vieta – 1650 eiro. Iespēja dabūt šo laimestu vai doties uz finālu. Kāds būs jūsu lēmums? Fināls. Draugi, mums ir pirmais finālis. Ar to arī sirsnīgām sveicu. Varat doties atpakaļ pie dzeltenās komandas. Un komanda sagaida ar skaļiem aplausiem, jo komandas bankai tiek pieskaitīti 400 eiro. Tādi notikumi pēc pirmās auditorijas spēles, bet šobrīd novēlēšu katram no jums, lai pēc iespējas vairāk skaitļi sakrīt izlozes otrajā kārtā. Pirmā finālista ir noskaidrota. Turpinām raidījumu, kā vienmēr. 47. Raidījuma beigās vai tuvāk raidījuma beigām būs 4 finālisti un skatīsimies, kurš būs tas laimīgais vai kura laimīgā, kur griezīs lielo laimes ratu. 55. Skaitlis 55. Tātad atbildot vai 73. turpinot par pasaules kausa rezultātu, tad, kad jūs skatāties raidījumu Superbingo svētdienā, mēs to zinām. 63. Kurš ir uzvarējis, bet labi, personīgi es ceru, ka Norvēģi uzvarēs. Kāpēc Norvēģi?
58. Ir viena lieliska ziņa pagājušajā nedēļā Ziemeļa Eiropas skaitļu loterijā Viking Loto. 53. Kādam 30 gadus jaunam, noteikti Norvēģijas izlases futbola fanam. 64. Izdevās Viking Loto atminēt skaitļu kombināciju 5+1 un 10. pēc 4 mēnešu ilgas gaidīšanas beidzot noskaidrots laimīgais uzvarētājs. Tas ir Norvēģis, 30. kurš laimēja 25 miljonus eiro. Nu, lieliska ziņa Norvēģu faniem. 62. Otrā kārta noslēgusies šobrīd ar 12 atminētiem skaitļiem. Nu, ko ir pienācis laiks noskaidrot, kuri dalībnieki piedalīsies ziedu spēles atlases spēlē. Tātad uz otro atlasi tiek aicināti katras komandas dalībnieki, kuri ierodoties studijā sev ir ielozējuši kārtas numuru 3. Sagaidām pirmo ziedu spēles atlases spēles dalībnieci Elitu Petrovu no Tukuma. Elites vaļasprieks ir krusvārdu mīklu minēšana, ēdienu gatavošana un audzināt puķes, un šodien viņai ir īpaša diena. Studijā beidzot pirmo reizi. Ar to arī Elita ļoti jūs apsveicam, bet jums jāveic nopietna izvēle. 1 no 4 žetoniem šajā rītā jūsējais. Nu, kurš tad? Un jūs esat kļuvusi par pirmo ziedu spēles dalībnieci. Droši dodaties gatavoties, bet mēs sagaidām jau nākamo atlases spēles dalībnieku. Nākamā savu izvēli veiks Paula Ruciņa no Limbažiem, kurai patīk ceļot, baudīt būšanu pie dabas un kultūra, un viņa vienmēr ir gatava jauniem izaicinājumiem. Aicināšu tevi izdarīt izvēli. Un šajā rītā tie ir 400 eiro. Un Zeltenās komandas bankai tiek pieskaitīti 200 eiro. Bet mēs sagaidām nākamo atlases spēles dalībnieku. Un tas ir Aivars Žagars no Saldus novada. Par sevi viņš saka, viņš ir traktorists, kam patīk strādāt dārzā un labot savu traktoru vārdā Kārlītis kopā ar saviem dēliem. Lūdzu, izdariet izvēli. Un šajā rītā jūs esat kļuvis par otro ziedu spēles dalībnieku, kas nozīmē, ka mums palicis viens naudas lemests, un mēs sagaidām nākamo dalībnieku, kurš to arī saņems. Un tā būs pedagoģe Irēna Driķe no Madonas novada, kurai hobijs ir darbs dārzā, kā arī vērot sporta pārraides TV ekrānā. Irēna, mēs zinām, kas tur slēpjas, bet aicināšu to atklāt visiem. Un šajā rītā tie ir 300 eiro. Zaļā komanda sagaida Irēnu ar skaļiem aplausiem, jo komandas bankai tiek pieskaitīti 100 eiro. Protams, pirmkārt, sarkano un lielā komandu interesē, kurš spēlētājs uzvarēs. Tas attiecīgi komandām dos 300 vai 400 eiro komandas bankā. Bet nākamais, protams, jūs arī interesē, kurš uzvarēs vai nē, un kāds būs naudas laimas, un vai varētu padomāt par vietu finālā. Tā kā neatbildētu jautājumu mums pagaidām ir vairāki, bet tūdaļ pat uz tiem visiem arī sniegsim atbildes. Elis, starp citu, kā jūs zinājāt, ka ziedu kleitu šodien jāvelk ir uz Super Bingo studiju? Nu, Intuīcija. laikam. Nospēlēja. Piestāv šai ziedu spēlē. Varbūt arī. Ja. Tagad tuvāk ziedu spēlē. Ejam pa līmeņiem. Pirmais gājiens mums ir Elitai. Jā. Un uzreiz sākam ar atklātu laimestu 900 eiro. Tātad ziedu simboli tur ir palikuši, kas ir tā kā, vai var priekš jums labā ziņa, par vienu naudas laimestu ir mazāk, bet vēl ir. Tātad jūs trāpat uz ziedu simbolu. Tātad, Eli, atvainojiet, bet tagad Aivars spēlēs viens pats šo spēli. Tālāk. Ko, dodamies otrajā līmenī? Un tie ir 1100 eiro. Eli, paldies par spēli. Vienmēr jāpajautā, man ir dāmām, kādas ir jūsu mīļākās puķis? Man laikam viss viņas mīļas ir. Bet pati, tikai nāk pie jums ciemos uz jubilejām, tad jūs priecājaties par daudz neļķiem. Ļoti labi. Tad novēlēšu nākamajā jubilejā jums daudz neļķis. Paldies, jūs varat doties pie savas komandas. Komandas bankā 300 eiro. Paldies par spēli. Tagad ir tas nākamais jautājums, uz ko mēs gribētu dzirdēt atbildi. Vai, Aivar, mums būs otrs finālists jūsu personā, vai paturēsiet iegūto naudas laimestu? Būs.
uzvarētāji izdara izvēles paši. Aivar, tātad jūs izvēlaties un no 1100 atsakamies. Otrais finālists ir noskaidrots, tiekamies finālā. Sarkanie, sagaidiet! Ka tik tie nav atkal 400 eiro jūsu komandā, ko? Vai es kļūdījos vai nekļūdījos, to mums tūlīt pat precīzi paziņos Ance. Un paziņojot, cik tad katra komanda ir iekrājusi pēc 2 auditorijas spēlēm savās komandās. Atgādinu, ka komandu bankas savā starpā sadalīs tie dalībnieki, kuri nav piedalījušies nevienā no auditorijas spēlēm. Visu komandu banku starta summa bija 300 eiro. Un tagad viskaļākos aplausus sagaidām no sarkanās komandas, kuras bankā ir 1000 eiro. Bet tagad gan pienācis laiks izlozēt 4 no 8 nākamā raidījuma dalībniekiem. Jānis, sākam izlozi. Aicinu tev man palīdzēt pievienoties 12893 iesūtītu biļešu komplekti ir uz šo izlozi. Tāda iespēja jums ir sūtīt 1, 2, 3, 4. Atgādinu, lūdzu, ka arī komplektu iesūtīšanai izmantojam un tērējam tikai brīvi pieejamos līdzekļus. Sarunājuši? Un tā tad nākamajā nedēļā... 18. jūlijas, lūdzu, ielieciet kalendārā vizīti Superbingo studijā. Aldis Kavīte no Kocāniem. Nākamajā nedēļā studijā gaidīsim arī... Robertu Šilderi no Limbažiem. Tā. Vai pa pastu vai īloto izvēlaties paši, kāds jums ir ērtākais veids komplektu sūtīšanu no īloto? Raimonds Pabērs būs pie mums pēc nedēļas. Un kā pēdējo šajā kārtā mēs izlozējam un nākamajā raidījumā gaidīsim studijā Igoru Vojtenko. Vēl viena izloze raidījumā turpinājumā, bet šobrīd, kā vienmēr, sēžamies tuvāk ekrānam nākamās Lotetrona bumbiņas. Trešā izlozes kārta ir klāt nākamās 10 bumbiņas, 10 skaitļu rindas kārtībā. 44. Skaitlis 44. Vēl 20 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 9. Atminēts ir 13. skaitlis. Ļoti gribētos vismaz ideālā variantā 4 skaitļus vēl atminēt šajā kārtā. 13. Labi, tas ir, protams, ir viens, ko mēs vēlamies, bet jautājums ir, kādu skaitļus jūs esat atzīmējuši? 16. Skaitlis 16 un pirmais centrs ir atminēts, Laimas saņem viens spēlētājs, un arī 18. 14. skaitlis ir atminēts. Protams, ka šīs te kombinācijas, nezinu, kā var 75. tikai un vienīgi veiksmes rezultātā tie atzīmētie skaitļi. 6. Uz katru izlozi var sakrist vismaz 20 līdz noteiktajai robežu bumbiņai ir izlozētajiem. 71. Ideāli 15. bumbiņa ir atminēta, 15. skaitlis. 42. Skaitlis 42 tiek izlozēts un pēdējā noslēdzošā bumbiņa šajā kārtā. 51. Ar skaitli 51 un pirms izšķirošās kārtas mums ir atminēti 15 skaitļi. Piekritīsiet, ka vasaras laiks ir super, ieplānots atvaļinājums arī ir lielisks, bet neplānots atvaļinājums man liekas, ka ir super, un tādu iespēju dod raidījums Superbingo papildu spēlē. Superbingo atvaļinājums. 2 dalībnieci šajā rītā ir pie mums ar pirmo kārtas numuru. Izloze jau ir veikta un savu izlozi kā pirmā veiks Inguna Rīdūze no Rīgas. Inguna, labrīt. Labrīt. Kāpēc jūs piedalījāties vai pieteicāties šeit papildu spēlē? Tā sanāca. Kā tas ir sanāca? Piereģistrējumi ir. Labi, ja noteikti gribējāt braukt atvaļinājumā par 10 000. Arī. Protams. Un otrā dalībniece ir Indra Salmiņa no Salaspils. Indra, ja tā kā bišķiņ pafantazējam un šeit drīkst fantazēt, braucam atvaļinājumā. Galamērķis ir? Lauki. Labi. Kāpēc nē? Ļaut zāli. Brīnišķīgi izveidināt galvu, kārtīgas emocijas uzņemt. Dārgās dāmas, viena tūdaļ pat no jums brauks atvaļinājumā par 10 000 eiro, viena par 1000 eiro. Aizbraukt varēs. Paldies, ka piedalāties šajā papildu spēlē. Un ņemot vērā, ka izlozes rezultātā Ingūna jums ir pirmā roka, ir tikai 2 aplīši, ir tikai 2 žetoni. Viens 10 000 eiro vērtībā, viens 1000 eiro vērtībā. Indra, šajā spēlē jums nebūs nekādas izvēles tiesības. Viss būs atkarīgs no Ingūnas. Tad lai top!
Tā, Indra, tas ir jūsējais. Un tā var pateikt, cik smags aplīts ir. Nu, kā jūs domājat? Normāls preskartons. Nu, jā, bet ja to pārvērš eiro banknotēs, cik tur būs? Ar 3 nulēm vai ar 4 nulēm? Vēram vaļā! Un tā tad Ingūna un Indra. 1, 2, 3... Atvaļinājumā par 10 000 eiro dodas Ingūna Rīdūze no Rīgas, un tad apsveicam arī Indru Salmiņu ar laimētu 1000 eiro lielu naudu. Līdz laukiem. Brīnišķīgi! Nu, paldies, ka skatāties, paldies, ka spēlēt, un novēlēšu jums tiešām izbaudīt šo te brīnišķīgo laimestu un doties ar savu mīļo cilvēku kādā pelnītā atvaļinājumā. Arī jums ar citādi iespēja ir, jo nākamnedēļ atkal 2 no jums, kuri ir piereģistrējuši savus kvītus šai papildspēlē, būs studijā un izvēlēsies atvaļinājumu 1000 eiro vai 10 000 eiro vērtībā. Papildspēlē šonedēļ piereģistrētas 3817 kvītis, un nākamajā nedēļā studijā uz izlozi gaidīsim Ēriku Kuncīti un Dmitriju Glazunovu. Vēl viena iespēja katram no neizlozētajiem spēlētājiem tikt izlozētiem un uz noslēdzošu auditorijas atlases spēli, no sākuma uz izlozi, un tad jau skatīsimies, kuri 2 spēlēs medus spēli. Nu, ko, nezinu, turiet īkšķi, sūtiet, nezinu, ko, labus vēlējumus vai ko, veiksmes mātus piesauciet. Kurš spēlēs? Un šajā rītā medus spēles atlases spēli spēlēs katrs komandas dalībnieks ar kārtas numuru 1. Kā pirmos sagaidām Danielu Beitiku no Smiltenēs. Viņa hobijs ir makšķerēt un sēņot, mīļākā pilsēta Smiltene, un šodien studijā viņš ir pirmo reizi. Apsveicu, un tagad aiziet sēņošana, makšķerēšana Superbingo studijā. Jāizvēlas viens no 4 žetoniem, un 300 eiro šajā rītā apsveic. Komandas banka tiek papildināta par 100 eiro, un tagad ir 3 dalībnieču uznākums. Sākam ar pirmo. Sagaidām Valdu Kārkliņu no Cēsīm. Viņas iecienītākā aktivitāte ir būt dabā, staigāt meža takas un būt pie ūdens. Arī viņa studijā ir pirmo reizi. Un tad jāpieraksta vēl bija ļoti garšo medus. Kur ir medus spēles žetons? Kāds no tiem bija? 400 jūsējie dzeltenās komandas bankā plus 200. Vai, priecīgi sarkanie, priecīgi zaļie, tāpēc, ka tūdaļ pat sagaidīsim 2 medus spēles dalībnieces. Sagaidām Sanitu Šilderi no Rīgas. Viņai ļoti patīk ceļot, pavadīt laiku ar ģimeni un iedvesmas brīžos glaznot. Atkārtošos un ļoti garšo medus. Kuru ņemat? Vienalga, kuru būsiet, vai pirmā vai otrā dalībniece, kļūstat par medus spēles otro dalībnieci. Varat doties jau gatavoties spēlē, un tagad aplausiem skanot, sagaidīsim medus spēles pirmo dalībnieci. Un tā ir Ināra Baltkaula no Jaunpiebalgas. Viņa ir strādājoša pensionāra, kurai ļoti patīk lasīt grāmatas. Ļoti garšo medus. Ņemiet ciet! Pirmais žetons kā medus spēles pirmajā dalībniecei. Laipni aicināti ieņemt starta vietas pie medus spēles. Startu mēs medus spēlē dodam pēc reklāmas pauzes. Nu, ko esam atgriezušies no reklāmas pauzes un gatavi ķerties pie medus spēles. Jā, pēc pirmām 2 auditorijas spēlēm mums jau 2 finālisti ir noskaidrot. Pilnīgi iespējams, vai es, vai tu, Anci, stāvi 3. finālistam blakus. Bet tas no mums nebūs atkarīgs, dāmas, tas no jums būs atkarīgs. Ināra, jūs uzsākat spēli, pirmā medus burciņa, kur izvēlties? 400. Starp citu, 3 medus burciņas tur ir tādā pat kombinācijā, tikai ar 1 nulli vairāk. Sanita, jūs pirmais gājiens. Un mēs spēli sākam ar 500. Tā, katrai no jums vēl 2 gājieni. Tas nozīmē, ka būs vēl 2 laimesti pieskaitīti jau zināmajam laimestam. Ināra? 300, pēc 2 gājieniem jūsu kontā jau ir 700 eiro. Ko, Sanita, jūs otrais gājiens? Mūsu kontā 850 eiro. Es saku, ka jā, arī pretinieciem ir par 150 eiro vairāk. Spēle ir super līdzīga un viss izšķirsies tagad pēdējā gājienā. Ināra.
Nu, es gan nezinu, vai šie bija tā kā pienācīgi, cienīgi, skaļi aplausi priekš tāda laimesta, draugi. Ja jūs neredzējāt, 4000 eiro vērta medus burciņa ir atvērta un jūsu gala laimes ir 4700 eiro. Sanita, jums vēl viens gājiens un visas iespējas atrast līdzvērtīgu medus burciņu. Un tie ir 200 eiro, kas nozīmē, ka šajā rītā jūsu laimes ir 1050 eiro. Un tāpēc varu apsveikt jūs ar iegūto otro vietu medus spēlē. Sarkanā komanda sagaida ar ļoti skaļiem aplausiem, jo komandas bankai tiek pieskaitīti 300 eiro. Zaļā komanda esat mierīgi. Jūsu bankā jau ir 400 eiro. Pateicoties Inārai, ja? Un tagad Ināras kundze. Vai es stāvu blakus trešajai finālistei? Man ir tāds jautājums. Nē, Nestāvu. ņemšu naudiņu. Tā tad būs kāds cits jūsu vietā. Jā. Bet tas arī ir forši. Apsveicam, 4700 metru spēlē ir laimēti. Ināra no Jaundiebāgas un vēlreiz 400 zaļās komandas bankā. Kas par spēli? Maleči! Un sāksim izlozi, lai noskaidrotu, kuri dalībnieki tiks pie mums studijā nākamnedēļ. Jūs jau zināt, kāda komplekta ir jāiesūta. Špikarīts iet ekrāna apakšējā malā vai arī www.latlato.lv sadaļā. Papildus spēles varat sīk smalki visu izlasīt un iepazīties. Tieši tā, bet atgādinu, ka tikai līdz 17. jūlija 14. mēs pieņemsim komplektus, kuru sastāvā ir 4 gada laiki, Jep. neons un vizma biļetes. Jep. Bet nu ko, noskaidrosim, kuri dosies pie mums jau nākamnedēļ. Un kā pirmo mēs izlozējam ielato spēlētāju Mairu Sukaruku. Tā, vēl viens dalībnieks. Skatīsimies, no kuras pilsētas brauks pie mums. Vai ar vilcienu, vai autobusu, vai ar savu automašīnu. Raitis no Liepājas brauks. Jā, bet, tas ir interesanti, bet kāds Raitim ir uzvārds, nu, to mēs noskaidrosim. To mēs pamazām noskaidrosim. Jā, bet Raitis no Liepājas, tā, aizsiksim telefonu numuru. Lūk, šādā rokrakstā uzrakstīts. Un nākamnedēļ gaidīsim arī pie mums studijā. Tā. Gunāru Vilku no Smiltenes. Bet pa šo laiku mēs sazinājāmies ar Raiti no Liepājas, kurš nebija uz savus kvītus atstājis savu uzvārdu noskaidrojumu, ka tas ir Raitis Vītoliņš no Liepājas, ar kuru mēs tiksimies jaunadēļ studijā. Un te vēl viens atgādinājums, ka lūgums, dārgie draugi, salasāmā rokrakstā, nu, vēlams drukātiem burtiem vai skaistā rakstītajā rokrakstā, ja? Bet, lai mēs varam izlasīt un neaizmirstiet, tomēr arī savu uzvārdu uzrakstīt. Jo droši vien, ka Raiti no Liepājas ir vairāki. Ritvars Kukauskas no Saulkrastiem, jā. Tā arī šeit ir rakstīts. Gaidām pēc nedēļas. Bet šobrīd komandas, nu, visas nē. Bet vienu Ants iepriecinās ar komandas bonusu 500 eiro apmērā. Lūdzu. Nu, pienācis laiks noskaidrot, kura komanda saņems papildus 500 eiro komandas bankai. Un šajā rītā tā būs dzeltenā komanda. Apsveicam, bet tagad gan turpināsim ar lototronu un nākamajām 10 bumbiņām. Nu, ko, draugi, 11 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 54. 5 skaitli līdz superbingo, varbūt arī līdz sapņu mājai. Skatāmies, kas notiek izlozē. 36. Skaitlis 36. 66. Skaitlis 66 un 16. skaitlis ir atminēts. 31. 31 joprojām 16 atminēti skaitļi. 5. Skaitlis 5 joprojām 16 atminēti skaitļi. 23. 5 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Skaitlis 23, 17 atminētais skaitlis. 50. 4 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Skaitlis 50. 70. Skaitlis 70 un 39. bumbiņa ar skaitli 26. 26.
Nu jā, mēs, protams, sagaidīsim 40. un 41. Bet ar viens bet. 21. Skaidrs ar viens, ka nākamajā nedēļā uzkrājums būs par 2000 eiro vērtīgāks. 7. Pie skaitļa 7 ir atminēts pirmais rāmis un laimas. Tu saņem 4 spēlētāji. 12. Un robežu bumbiņā iet uz leju, ja nemaldos. 29. Bet to mēs jums precīzi paziņosim jau atvadoties raidījuma beigās. Šobrīd 57. jānoskaidro, kurš pirmais atminēs 20. skaitli. 39. Tas arī saņems laimastu par bingo, bet pie 45. bumbiņas mēs paziņojam, ka laimastu par centru šai izlozē saņem 1382 spēlētāji, laimastu par rāmi 13 spēlētāji. 68. Skaitlis 68, 5 pretendenti uz bingo laimastu ar 19 atminētajiem skaitļiem. 32. Ja netiek laimēts 20. bingo skaitlis, rinda pēc bingo palielināts. 1. Un skaitlis 1 paziņo mums to, ka laimastu par bingo šajā izlozē saņems 2 spēlētāji. Paldies par piedalīšanos! Tiekamies jaunedēļ! Bet tagad gan pienācis laiks labajiem darbiem, jo Latvijas Loto piedāvā arī loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Un sākam ar 100 loterijas papildspēli. Un atgādinu arī, ka 100 loterijai ir sabiedriskā labuma mērķis. Proti, katra mācību gada beigās, arī šī mācību gada beigās, spožākie vidēju iestāžu mācību iestāžu absolventi saņēma 100 stipendijas. Šī gada beigās šādu stipendiju saņēma 355 absolventi, un 9 gadu laikā šo stipendiju, šo nozīmīgo atbalstu saņēmuši jau 3084 absolventi. Un šim labajam mērķim jau ir novirzīti vairāk nekā 1 856 000 eiro. Paldies jums! Bet nu laiks 100 loterijas papildspēlei. Arī šajā brīnišķīgajā svētdienas rītā pie mums studijā ir 2 burvīgas 100 loterijas papildspēles dalībnieces, kuras šeit ir nokļuvušas tikai un vienīgi pateicoties tam vienam iemeslam, ka nelaimējuši šo 100 momentu loterijas biļeti piereģistrēja papildspēlē. Iveta Ņēmova no Rīgas. Iveta, labrīt! Labrīt! Kā jūs izdomājāt? Parasti nokasat visus simbolus, nav laimas. Jā, tā nokasē nav laimas, tāpēc tam papildspēle. Redziet, tā tad iespēja dot biļetei otro iespēju ir vainagojusies ar panākumiem. Gaisma Kondrāķeva no Ventspils. Gaisma, labrīt. Labrīt. Kā jums līdz šim ir gājis ar 100 momentu loterijām? Labi. Intriģējoši. Varat kaut ko vairāk pastāstīt? Reti spēlēja, bet ir veicies arī. Redziet, dāmas, arī pateicoties jums, arī šī mācību gada beigās spožāko vidējo mācību iestāžu absolventi saņēma 100 stipendijas. Tā kā liels paldies par to, ka piedalāties, un šobrīd novēlēšu jums veiksmi. 6 simbolu, spēles 8000. Skatīsimies, kā jūs sadalīsiet šo lielo naudas laimas. Iveta, jums pirmais gājiens, ko izvēlaties? Zandarta. Ņemiet ciet. Un kāda ir jūsu mīļākā zivs? Mana zandarts. Tagad būs zandarts, protams, tagad visiem būs zandarts. Gaisma, ar ko jūs sāksiet? Es sākšu ar dižakmeni. Lai notiek, un dižakmens. Ventspils ir kāds dižakmens? Droši vien. Tagad arī ir Ventspils dižakmens. 2000 jau un pēc pirmajiem izdarītajiem gājieniem ļoti vērtīgi sākumi. Otrais gājiens, Iveta. Kucenis. Lai notiek. Un jums ir suns mājās? Nē, nav. Būs. Tagad būs. Labi, 8,4000 jūsu laimes. Gaisma. Tad paņemšu kafiju. Labi, un kafija ir 500. Un tagad, es negribu teikt tie izšķirošie gājieni, bet tie būs gājieni, kas konkrēti norādīs, cik tad jūs no 8000 katra būsiet laimējusi. Iveta, jums jau šobrīd ir 4000. Kuru ņemat? Bruklenes plus. Nu, jums šodien tiešām ir 100 loterijas papildspēles bingo 5000. Un gaismā Līna Krekls šajā rītā būs 500 eiro vērtībā, un jūsu kopējais lēmums ir 3000 eiro. Iveta, brīnišķīgs dienas sākums. Paldies par piedalīšanos, un paldies jums, kuri spēlē un nelēmējušās momentu loterijas biļetes piereģistrē papildspēlē. Ja jūs esat devuši uz šo izlozi biļetei otro iespēju, iespējams, ar jums tūdaļ pat noskaidrosim un tiksimies nākamajā sestdienā šeit Super Bingo studijā.
Jaunadēļ uz izlozi studijā gaidīsim Gunti Maļinovski un Kristīnu Pazāni. Tagad pienācis laiks sporta loterijas papildspēles rezultātu paziņošanai. Joprojām sakām visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri spēlē sporta loteriju un piedalās izlozē Sporto visi. Jo, draugi, tieši pateicoties jums, katru nedēļu ir iespējams 5000 eiro liels finansējums kādai no Latvijas skolām sporta dzīves uzlabošanai, kuras piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. Sporta loterijas papildspēles ietveros 500 eiro laimē viens laimētājs. Un tā ir Arta Kraukle. Atgādinām, ka joprojām pilnīgi jebkurš punkts Latvijas kartē, kuru jums ir iespēja atzīmēt savā Sporto visi biļetē, var kļūt veiksmīgs. Un ne tikai jums, bet arī vistuvāk esošie skolai, kura piedalās projektā Sporto visa klase. Šoreiz Sporto visi lielās izlozes laimīgajā biļetē norādītās geogrāfiskās koordinātas atrodas Cēsu novadā, Priekuļu pagastā. Galvenajam laimestam tuvākā skola, projekta Sporto visa klase dalībniece, ir Augšlīgatnes jaunā sākuma skola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Turpinām ar Senatnes loterijas papildspēli un atgādinām, ka arī Senatnes loterijai ir sabiedriskā labuma mērķis, proti kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Un pirmo finansējumu jau ir saņēmis Rīgas Doma baznīcas un klostera ansamblis, un pateicoties, draugi, jums, jau ir sākušies renovācijas darbi. Savukārt Senatnes loterijas papildspēles ietvaros ir iespējams laimēt līdz pat 10 000 eiro lielu naudas laimestu. Un šodienas izlozes dalībniece ir Natālija Vicinsku, kuru šeit studijā pārstāv Juris Vicinskis no Sabiles. Jūsu priekšā ir spēles iekārta 5 līmeņos, un spēle turpināsies tik ilgi, kamēr vien jums izdosies atrast Doma baznīcas torņa gaili. Nu tad, ko, Juri, aicināšu jūs atvērt 1. līmeņa vienu no laukumiņiem. Tālu neiešu. Un tālu neiešana diezgan labi ir atmaksājusies. Jūs esat ticis jau 2. līmenī. Lūdzu. Turpat palikšu vienu. Tā jau ir stratēģija, un šī stratēģija šajā rītā ir vainagojusies ar 2000 eiro. Un brīnišķīgi, un tie nav tikai 2000 eiro, bet kopā ar Natāliju laipni aicinātu apmeklēt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju. Paņemiet vēl kādu savējo līdzi, jo mēs zinām, ka daudz muzeju ir Rīgā un Vecrīgā. Bet kad jūs pēdējo reizi kādā muzejā esat bijis? Oi, ka nevar atcerēties droši vien. Momentā. Vai ne? Tagad būs iemesls apmeklēt. Nebija gatavojies. Paldies. Tieši tā, vēlreiz aplausi un sveicieni Natālijai, bet tūlīt pat nosauksim dalībnieku, kurš pie mums studijā ieradīsies jau 18. jūlijā. Uz šo papildspēli ir reģistrētas 8087 biļetes. Un nākamnedēļ studijā gaidīsim Daini Daudišu. Un tagad tas īpašais mirklis, pareizāk sakot, viens no īpašajiem, kad tūdaļ pat neizlozētie dalībnieki 2 kļūs par 3. un 4. finālistu. Lai visiem ļoti veicas, bet visvairāk paveiksies 2. Tieši tā, noskaidrosim, kuri 2 tie būs. Un šīs dienas 3. finālists būs no zaļās komandas ar kārtas numuru 5. Baiba Lamberta ir no Dobeles. Viņai ļoti patīk spēlēt superbingo un just līdzi visiem laimētājiem. Ir palikusi tikai viena vieta, bet pretendentu noteikti ir daudz vairāk. Galvenais, ka no pretendentiem nekas nav atkarīgs. Tikai un vienīgi veiksme un Ances izloze. Un šīs dienas 4. un pēdējais finālists būs no sarkanās komandas ar kārtas numuru 4. Jūlija Puzikova ir no Rīgas. Viņai ļoti patīk ceļot un pavadīt laiku kopā ar draugiem. 4 veiksmīgie finālisti mums ir noskaidroti, 2 auditorijas spēļu uzvarētāji, 2 vienkārši veiksmes rezultātā nonāca. Apsveicu jūs ar to, kurš no jums griezīs lielo laimes ratu un cik precīzi būs laimējis katrs no komandas spēlētājiem, kur šajā te izlozē, kur kārtas numurs netika izlozēts. Skatīsimies un jums stāstīsim pēc reklāmās pauzēs!
Esam atgriezušies no reklāmas pauzes, un tūlīt jau notiks lielais fināls, bet pirms tam noskaidrosim, kā tiks sadalītas komandu bankas. Lilā komandas bankā šajā rītā ir 800 eiro. Tie tiks sadalīti starp 3 dalībniekiem, tātad katrs iegūst 267 eiro. Dzeltenās komandas bankā šajā rītā ir 1600 eiro. To sadalīs 3 dalībnieki, tātad katrs iegūst 533 eiro. Sarkanās komandas bankā šajā rītā ir 1300 eiro, ko sadala 2 dalībnieki, tātad katrs iegūst 650 eiro. Un zaļās komandas bankā šajā rītā ir 1000 eiro, kuru sadalīs 2 dalībnieki, tātad katrs iegūst 500 eiro. Bet tagad gan pienācis laiks lielajam finālam. Vasarai piestāv priecīgi cilvēki, un Super Bingo studijā katru svētdienas rītu ir visi priecīgi. 4 ir mazliet priecīgāki, un no 4 viens būs super priecīgs. Un tagad noskaidrosim, kurš šajā rītā griezīs lielo laimes ratu. Daiga, ņemot vērā, ka jūs pirmā nokļuvāt finālā, noteikumi nav mainījušies. Līdz brīdim, kamēr vērsiet vaļā žetonu, kurā nav naudas laimes, jums būs pirmā roka. Sākam. Viens no lielā žetoniem un ceļa zīme uz finālu otro kārtu. Aivar, tieši tādi paši noteikumi jums. Un šajā rītā jūsu laimes ir 500 eiro. Apsveicu, varat doties pie savas komandas. Ļoti neinteresants fināls. Pagaidām ir Baibai un Jūlijai. Baibai jūs pirmā paņemat biļetīti uz otro fināla kārtu. Jūlija, brīdinu, jums vārda šajā finālā nebūs. Visu, ko dāmas jūsu kolēģis jums atstās, tas arī būs jūsu laimes. Turpinām. Daiga, atkal jūs pirmā. Šajā rītā jūsu laimes 1000 eiro. Manuprāt, ka vienkāršākais fināls 3. un 4. finālistei kāds līdz šim ir bijis. Un tagad, Baiba, viss ir jūsu nekās, bet rokā. Vai 2500 vai lielais laimes rats. Un šajā rītā jūs laimējat 2500 eiro. Apsveicam, Baiba. Varat doties. Tā tas notiek. Arī laulātie pāri mēdz piedalīties Super Bingo raidījumā. Mēs brīnamies, par ko priecājas zaļās komandas 4. dalībnieks, tāpēc, ka sarkanās komandas 4. dalībniece Jūlija Puzikova no Rīgas. Jūlija! Tadā! Lielais laimes rats! Manuprāt, ka šodien būs dubults prieks. Jūlija, dodamies tūdaļ pat visu izstāstīšu, kas notiek pie lielā laimes rata. Es tad jums teicu, ka katrā raidījumā mums ir priecīgi un arī super priecīgs spēlētājs. Šajā rītā tā ir Jūlija Puzikova no Rīgas, kura, es nezinu, kādā veidā pēkšņi netīšām veiksmes sakritības rezultātā bez izvēles tiesībām vienkārši jums atstāja vietu finālā. Super. Kā jūtamies? Forši, priecīgi. Labi, bet tomēr mēs esam spēlējuši 3 auditorijas spēles. Kādu gribējās tā godīgi uzspēlēt? Varbūt medus spēle. Medus spēlē tur tikai plusiņi nāk, jā? Jā. Labi, bet kad braucāt uz studiju, par ko visvairāk sapņojāt? Kaut man šodien būtu kas? Automašīna. Automašīna? Vienu no 9 lūdzu izvēlaties, uzgrieziet uz lielā laimes ratu un droši brauciet mājās. Viss ir it kā teorijā ļoti vienkārši. Vienīgais, ka šeit ir 54 sektori un 9 autosektori. Tad ir 3000, 15, 25 un 2 50 000 naudas laimesti. Esat bijusi kādreiz šeit? Nē, pirmā reize. Jūlija, lai šī pirmā reize jums paliek ilgā un spilgtā atmiņā. Es jau minēju, tā kā jocīgi, priecājās par jums daudzi, bet bija viens, vai ir joprojām viens īpašs spēlētājs šeit studijā. Zaļajā komandā ar 4. numuru Modris. Jā. Un tad mēs sapratām, tas ir jūsu vīrs, vai ne? Jā, tieši tā. Forši, nezinu. Šajā gadījumā, ziniet, lai jums abiem ļoti labi veicas brīdī, kad apstāsies lielais laimes rats. Jūlija. Jūsu gājiens. Jā. Aplausos studijā, mainieki, aiziet! Super Bingo moments arī šajā 11. jūlijā sestdienas dienā šeit Super Bingo studijā 12. jūlija TV3 kanālā svētdienā, kad jūs visu to skatāties, kas tūdaļ pat notiks ar Jūliju, ar viņas laimestu,
ar kādu laimestu mēs Jūliju apsveiksim. Lielais laimes rats slēnā garā stājas, vēl griežas. Tā, pagaidām, bultiņa nofiksēja laimestu. Ir 3000 eiro. Jūlija apsveic. Un arī sveicieni no modra. Nu, maleči, redziet. Tāpēc mēs minam, ka, un tas nav tikai minējums, acīm redzot, tas ir spilgts pierādījums tam, ka svētdienas rīti daudzās Latvijas ģimenēs superbingo ir jau kļuvusi kā tradīcija, vai arī jūsu ģimenē šī ir tā tradīcija? Jā, protams. Un cik ilgi Tāpēc laika? mēs esam šeit. Jā, un cik ilgi laika? Nu, ik pa laikam. Ik pa laikam. Un kas notiek tad, kad jūs neesat šeit, kad jūs skatāties kanālu TV3 un citi? Protams, nākamnedēļ kāds cits būs jūsu vietā. Kāds ir tās sajūtas? Tad ir tā doma, ka nākamreiz man ir jābūt tur. Ceļu jūs zināt, pārējais viss tikai un vienīgi no veiksmes un arī no mājas darba. Jo, ja jums ir kāda superbingo kvīcu šo izlozi, pievēršam uzmanību TV izlozes cipariem, varbūt tie sakritīs, varbūt jums izdosies sazvanīt un varbūt nākamnedēļ tieši jūs stāvēsiet pie lielā laimes rata. Ance, vārds tev. Aicināšu jūs sagatavot savas superbingo kvītes, jo pienācis laiks TV ciparu izlozē. Un sāksim izlozi. Izlozēti cipari 6, 4, 9, 9. Nav pietiekams pretendentu skaits, tāpēc turpināsim izlozi. Izlozēti cipari 7, 8, 1, 2. Aizvien turpinām izlozi. Izlozēti cipari 9, 3, 0, 5. Aizvien nav pietiekams pretendentu skaits, tāpēc turpinām izlozi. Izlozēti cipari 5, 4, 7, 6. Ja kāda no šīm ciparu kombinācijām sakrīt ar jūsu kvītī redzamo, tad zvaniet pa tālruni 6722 4906 un reģistrējieties. Bet, ja gadījumā jums sakrīt TV izlozes cipari, bet nekādīgi neizdodas sazvanīt Latvijas Loto, lai piereģistrētos nākamās nedēļas auditorijas spēlēm, jūs esat laimējis katrs 100 eiro. Un tātad laimestus ir iespējams noformēt gan Latvijas Loto centrālajā birojā Rīgā, Meistarielā 19, tas ir Vecrīgā, Līva laukumā, vai arī Latvijas Loto šādu iespēju jums dod izdarīt attālināti. Lai uzzinātu vairāk, zvaniet pa Latvijas Loto uzziņu tālruni, bet pašlaik ekrānā jūs redzat visu šodienas 24 dalībnieku iegūtos laimestus. Nu, ko, draugi, kārtējais vērtīgais svētdienas superbingo raidījums ir aizvadīts, un sāksim ar to, ka savam sapņu atvaļinājumam papildu spēlē superbingo atvaļinājums 10 000 eiro laimēja Inguna Rīdūze. Kolosālu medus spēli šeit superbingo studijā nospēlēja un 4700 eiro laimēja Ināra Baltkaula. Savukārt sev par pārsteigumu neko tā īpaši daudz nedarot. Pēkšņi finālā nokļuva un pie lielā laimes rata tika Jūlija Puzikova, kura laimēja 3000 eiro. Sirsnīgs sveiciens visiem! Pašlaik ekrānā jūs redzat visu šodien iegūto laimestu kopsumu. Jā, bet, kā jau minēju, nākamnedēļ turpināsim cīņu par lielo superbingo uzkrājumu, kas būs lielāks. 214 000 eiro jaunedēļ. Izspēlēsim līdz 40. robežu bumbiņai. Tieši tā, un ja šis uzkrājums tiks laimēts un laimīgajā kvītī būs atzīme arī par dalību Jokers un Jokers 7, tad jums ir iespēja laimēt arī savu sapņu māju, ko uz jums piedarošas zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Draugi, veiksme un laimesti soļo tuvāk jums, un turpmāk Latvijas Loto biļetes būs iespējams iegādāties arī degvielas uzpildes stacijās Virši, Līvānos Rīgas ielā 312, kā arī Stukmaņos Oliņkalnā. Tieši tā. Nu ko, lai šī svētdiena atnes priecīgs pārsteigums jums visiem, bet mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Lai jums kolosāli superīga nedēļa. Tā, pēc nedēļas sveiciens no Superbingo studijas.